Labdien! Mani sauc Gundiga, man ir liels prieks jums tikties. Šodien mēs neesam studijā, jo mēs sekosim līdzi kādas rakstnieces Laumas vienai dienai viņas dzīvē. Viņa mēģina izveidot aprakstu par pavasara ienākšanu Latvijā. Kā izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši izdarāms. Bet pašlaik, laikam Lauma vēlas kaut kur doties, nu tad jau sekosim viņai. Palīdziet, kas jums ir pavasaris? Pavasarī dienas paliek garākas. Pavasarī izkūst visas kupenes. Pavasaris ir silts laiks. Nē, pavasaris ir dzimšanas laiks. Katrs koks raisa vaļā savas jaunās lapas, un katra puķīte lien ārā no zemes, lai priecētu pasauli ar savu ziedāšanu. Pavasaris ir laiks, skaists laiks. Jā, paskatieties, pavasaris tak ir visapkārt. Zēni, kas jums ir pavasaris Latvijā? Pārklausieties, jūs pavasarī varat sadzirdēt. Pavasarī kūstot ledē, pārplūstu strautiņi un upītes. Man pavasaris ir putnu laiks, jo atgriežas gaipa. Man pavasaris tad es varu pievērsties savam hobijam, putnu vairošanai. Kas tev ir pavasaris Latvijā? Nav pavasaris Latvijā. Saistās ar olu krāsošanu un, protams, sišanu. Cilvēki pavasarī kļūst smaidīgāki, priecīgāki. Un, protams, arī var novilkt biezās ziemas drēbes. Tagad es esmu droša. Pavasaris Latvijā ir līksma cilvēkos, lieldienu svinēšana, kā arī atmošanās dabā.